Labdien visiem tiešraides dalībniekiem! Šodien mums visiem ir iespēja gan klātienē, gan virtuāli piedalīties Microsoft Dynamics NIV 2013. atklāšanas pasākumā. Un mums ir atvēlēta pusstunda, lai tuvāk iepazītos ar 3 klientiem, kuri jau ir ieviesuši un izmanto Dynamics NIV. Un pirmais viesis mūsu improvizētajā studijā ir Ilone Valdate no akcijas sabiedrības DNB banka, un es nolasīšu amatu, jo diezgan sarežģīts un garš. IT pārvaldes uzņēmuma resursu plānošanas un atbalsta sistēma daļas vadītāja. Labdien, Ilona! Labdien! Paldies, ka atnācāt, un mums ir sagatavoti jautājumi, lai mēs varam iekļauties 6 minūtēs, un sāksim ar jautājumu, kā jūsu organizācija nonāca pie lēmumu ieviest Dynamics NIV. Šoreiz jau tas lēmums laikam tā interesanti sagadījās, tā kā mēs esam īstenībā daļa no lielas bankas, tad šoreiz tas lēmums bija pat otrā pusē. Mums vajadzēja pielāgoties mūsu mātes kompānijai un kopējām vadlīnijām. Un tad kopējās vadlīnijas bija grāmatvedībā lietosim, toreiz vēl Navision saucās, man liekas, ja tikko sākās Microsoft Dynamics Now. Un kādiem mērķiem jūsu organizācijā izmanto Dynamics NIV? Mums bankā faktiski ir vairākas grāmatvedības uzskaitas sistēmas, un katru no viņiem izmanto saviem mērķiem. Un tieši Microsoft Dynamics NIV izmanto administratīvai grāmatvedībai, var sakot, bankai, kā jebkurai normālai kompānijai uzskaitas vešanai. Jā, un kā es teiktu, kādi ir būtiskākie iegūmi strādājot ar NIV? Būtiskākie, tad man jāskatās uz savu špikeru. Es apjautāju grāmatvežus, kuri sākumā, kā vienmēr, mazliet teica, nē, kāpēc mums vajag, un viss būs mazliet tur grūtāk un sarežģītāk, un tagad ir laiks pagājis, jau ir jau 3. gads, kopš viņi lieto, un tad viņi saka, jā, ir salīdzinoši ir daudz labāka un detalizētāka uzskaite. Piedevām tā ir adaptējama visām mainīgajām prasībām, kas mums diezgan regulāri parādās, gan mātes kompānijai vajag kaut kādā savādākā griezumā kaut ko parādīt, vai atkal tur mūsu valstiskās organizācijas kaut ko paprasa, ja, un tad mums iespējas labi, ja ne uz atpakaļ, tad uz priekšu kaut ko atkal samainīt, pārkonfigurēt un turpmāk dabūt citādu informāciju. Tāpat mums ir iespēja pievienot jaunas kompānijas. Bankā ir vairākas meitas kompānijas, tām jāveic uzskaita, un mums šī gadījumā ir ļoti atvieglots process ieviest grāmatvedības uzskaiti mūsu meitas kompānijās vairākās pēc kārtas. Un kā tāds neliels un mazliet interesants prieks ir tas, ka nesot zudušas arī tās klasiskās, jeb nedaudz konservatīvās vērtības, kas varbūt ir vienā otrā citā zināmā grāmatvedības sistēmā, ka šeit tomēr, viņām liekas kaut kas pazīstams un kaut kas sirdī tuvs. Teiksim, man kā IT puses pārstāvim ir neapšaubām patīkams tas moments, ka ir ērti veidojami dažādi interfeisi ar dažādām citām sistēmām. Mums tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Mums vajag ik pa brīdim kaut ko pieslēgt uz kaut kādu citu, kaut kādus datus nosūtīt uz datu noliktavām, uz dažādām vietām. Ja, un to noorganizēt tagad ir tiešām viegli, var teikt. Vēl neapšaubāmi grāmatvežu mīlulis Excelis. Ja, esot ļoti viegli un vajagot vēl pat mazliet vairāk dabūt datus uz Exceli. Lai cik tas dīvaini neliktos, tā ir mīļākā programma, ko lieto visi grāmatveži, bez kā viņi nevar iztikt. Lūk. Teiksim, tīri no profesionālā viedokļa, es teikšu, ka grāmatvežu profesionalitātes līmenis ir stipri cēlies, kopš viņi lieto šo te sistēmu. Ja, viņiem ir jāpaskatās uz tām pašām lietām no citas puses, no cita viedokļa, un es teikšu, ka tas ir ļoti pozitīvi atsaucās uz cilvēkiem. Tad tas palīdz uzlabot ikdienas darbu. Jā, neapšaubām. Ļoti jauki. Un šī diena mums ir veltīta jaunajai NIV versijai 2013, un vai jums jau ir domas, kad jums vajag to jaunāko?
Nu, kā jau bankā savā ziņā, visas bankas ir nedaudz konservatīvas organizācijas, un tur viena no lielākajām, teiksim, tādiem ne problēmām, bet no lielākā vērība tiek griezt uz visādu veidu drošības pasākumiem. Tad jebkura pārēja uz kaut ko jaunu, teiksim, ir tāda netik strauja. Bet ir pilnīgi skaidri zināms, ka kaut kad jau tā versija būs jāmaina, nekur jau neviens nepaliks, neviens jau nevar atbalstīt ilgstoši vecas versijas. Ja? Bet es nedomāju, ka tas notiks tuvākā gada laikā. Tāds ir tas apmēram doma par versiju maiņu. Ja? Tur būs noteikti interesanti, vajadzēs atbildes uz jautājumu, vai šīs te jaunās web pieejas ir pietiekami drošas datu noplūdes ziņā, un tas ir īpaši raksturīgi banku sektorā šāda veida jautājumi, kas varbūt nav, teiksim, dažādām citām kompānijām. Tāpat es arī nevaru iedomāties, ka mākoņu datošanu varētu tik viegli vienkārši izmantot. Ja? Tur arī. Jā, bet šī tendence, bez kuras nekur dzīvē viss iet uz priekšu, bet šī ziņā es teikšu, jā, banku sektors ir mazliet konservatīvs un ietur tradīcijas. Jā, un jebkurš process ir laikietilpīgs. Jā, tas arī mums pašlaik ir daudz dažādu jaunu projektu. Teiksim, mēs diezgan plānojam stipri uz priekšu kaut kādas versiju maiņas. Tāpēc es saku, ka 13. gadā mēs to 13. versiju laikam nepaņemsim. Jā. Paldies jums liels! Ilo un Valdeta bija pie mums ciemos. Paldies, lai jums labi strādājās ar visām sistēmām. Paldies!